galvenās problēmas pirmkārt ir aprēbuši cilvēki, ja, kas karstā saulē lietojot alkoholu, vēlās atvēdzināties un ieejot, teiksim, jūrā vai ielecot ezerā, sākās tas termiskais šoks. Teiksim, no karsta ķermeņa temperatūras mēs pārējām uzreiz uz augstu temperatūru. Līdz ar to var saraut krampus. Ja mēs runājam par statistikām, tad pēdējā gadu laikā vidējais skaits, ko Rīgas pašvaldības policijas ūdensliedēji glābēji un civilās aizsardzības nodaļas darbinieki izglāba Rīgas pilsētas peldvietās, tad tie ir 14 cilvēki, kas ir viennozīmīgi liels skaitlis. Lai mazinātu šos nelaimes gadījumus uz ūdens peldvietās, glābēji veic savus amata pienākumus Rīgas pilsētas peldvietās un maksimāli cenšas nodrošināt visu atpūtnieku drošību. Vismaz reizi vai divreiz gadā tādas situācijas notiek, ka cilvēks aizpeldēs bojām dziļumā, nākās viņš saukt palīgā glābējs. Līdz ar to glābējiem tas ir ļoti smags darbs, peldot ar spēclīdzekļiem pakaļ tam cietušajiem, nogādājot viņu krastā. Mēs nogādājam viņu tālāk neatliekamo medicīnas palīdzībai un, protams, gaidot neatliekamo medicīnisko palīdzību. Mēs ar cietušo strādājam, ja viņš ir bezsamaņas stāvoklī, veicam ABC, tā saucamo. Ja ir pie samaņas, tad cenšamies cilvēku noguldīt sāņas stabilā stāvoklī un sagaidīt neatliekumu medicīnisko palīdzību un nododam viņa rīcībā. Liels darbs ir, protams, apkārtā esošiem cilvēkiem, teiksim, ievērot, vai tie cilvēki, tas bērns ir pazudis, vai viņš tomēr tiek pieskatīts. Tāpat arī ir par cilvēkiem, kur ir aizpeldējis bojām, jā, viņi ir aizpeldējušies bojām, sauc palīdzību, vai vienkārši ārstās. Jā. Tā kā ļoti liela mūsu atsaucība vajadzīga no cilvēkiem. Es aicinu visus atpūtniekus atpūsties Rīgas pilsētas oficiālās peldvietās. Tie būtu Vakarbuļļi, Daugavgrīvas peldvieta, Vecāķu peldvieta, Bābelīša ezera peldvieta, kā arī peldvieta Ķīšezerā, kur atrodas Meža parka teritorijā.